Iesaku abonēt kanālu pat Sančika LV. Šis kanāls ir ļoti nirdzīgs. Tā viena iemesla dēļ ir vērts to abonēt. Links ir aprakstā. Čau! Video filmēšanas process ir ļoti svarīgs, kad esi YouTuberis. Tādēļ šodien es jums parādīšu, kā es filmēju savus video. Ļoti bieži cilvēki pirmkārt videoklipu novērtē pēc kvalitātes, jo, protams, ir patīkami skatīties augstas izšķirtspējas video. Savus pirmos video 2010. gadā es ierakstīju ar Samsung digitālo fotokameru. Tā filmēja 480p kvalitātē un skaņa bija vienkārši briesmīga. Pašu puteļot, No 2014. gada man pieder Sony kamera, kura filmē Full HD kvalitātē ap 1080p. Tieši šī kamera man bija tad, kad es piereģistrēju kanālu, un šai kamerai es sakrāju rādot burvju trikus vecerīgā. Savukārt pienāca šī gada augusts un savus video es filmēju ar Sony FDR AX53 kameru, kura ieraksta 4K kvalitātē. Runājot par skaņu, savus video es ierakstu ar Zoom H1 rekorderi. Priekš tādas cenas 100 eiro. Tam ir izcila skaņa. Vienīgais korpus ir ļoti trausls. Piemēram, man pēc 20 reizēm, kad es Zoom ieskrūvēju statīvā, saplīsa viņa plasmasas virkne, kurā ieskrūvēju statīvu, un nācās līmēt metāla virkni. Tā rezultātā tika saplēst baterijas vāciņš. Nu, tāda ir tā kvalitāte. Bet, ja jūs gribat līdzīgi ierakstītāju, bet ar metāla korpusu un vēl dažām funkcijām, tad iesaku Zoom H4n. Šādu mikrofonu lieto Funface TV. Sveiciens Funface TV, ja jūs šo skatāties. Klāt mikrofonam es piepirku aksesuāru paku un turētāju no eBaya, kurš mazina trokšņus, kad tu pieskaries kamerai. Šim mikrofonam ir vēl viena laba funkcija. To var izmantot kā studijas mikrofonu, pieslēdzot pie datora. Runājot par apgaismojumu, tur nav nekas īpašs. Visparastākais apgaismošanas komplekts video filmēšanai. Šodien es pastāstīju par savu videoklipu tehnisko pusi. Ja jūs gribat turpinājumu, kur es pastāstu par videoklipa montēšanu un daudz ko citu, spiediet like. 800 laiki nākamā epizode. Čau!